Sociālajos tīklos jau labu laiku pirms piekdienu paredzētā nelegālā dragreisa tika publicēta informācija par norises vietu un laiku. Uz to reaģējot, policija jau laikus ierobežoja Talsu lidlauka teritoriju. Neesam pret šādām sacīkstēm, bet esam par drošību. Tādēļ policijas nostāja par nelegālu dragreisu rīkošanu. Tādēļ piekdienas vakarā, sadarbojoties valsts un pašvaldības policijai, Talsu lidlauks jau bija bloķēts 2 stundas pirms paredzētā pasākuma atklāšanas. Papildus tika apsekotas arī citas vietas, kur būtu iespējams rīkot dragreisu. Portālā draugiem ir parādījusies informācija, ka dragreiss tiek atcelts, jo policija ir nobloķējusi ceļus pie lidlauka. Aizbraucām arī līdz Garlenes lidlaukam. Garlenes lidlaukā ir vārti priekšā, aizslēgti. Ceram, ka tos neviens nelauzīs. Vairākas policijas ekipāžas bija norobežojušas visas Talsu lidlauka ieejas, no kurām netālu drūzmējās automašīnu rindas. Ziņas ir, ka skatītāji ar kājām pār pa laukiem sāk doties uz lidlauku. Automašīnas, protams, iekšā netiek, bet skatītāji ar kājām būs pacietīgi un gaidīs kādu. Cik ilgi policija ir gatava strādāt šodien? Cik būs nepieciešams? Mēs varam būt pacietīgāki nekā viņi. Ap 8 vakarā policija pārbaudīja arī Ānožu lidlauku. Pēc tam, atgriežoties Talsos, kur mašīnu rindas pie lidlauka bija tikai pagarinājušās. Lai apliecinātu nelegālu ralliju bīstamību, valsts policija iepriekš Talsu televīzijai izsniedza kāda aculiecinieka video, kurā redzams letāls negadījums dragreisā bez drošības pasākumiem. Policijas negribētu, lai būtu tas biets, kas ļaunieki, kas pieņemsim jauniešiem, aizliedz veiksmīgi atpūsties. Mēs gribētu, lai tā atpūta, mēs neesam pret dragreisu, mēs esam par, mēs piekrītam, tikai lai tas būtu oficiāli, likumīgi un droši. Tāpat kā noteikti Talsu rallijas, kas ir oficiāls, tāpat arī es būtu priecīgs, ja būtu Talsu dragreisa. Raimonds Strokšs atklāja, ka pats nelegālā dragreisā nav piedalījies un uzsver, ka pasākuma oficiāla rīkošana nemaz nav tik sarežģīta, kā sākotnēji varētu šķist. Un pirmais, kas jāizdara, jāsaņem Latvijas Automobīļu federācijas atļauja. Jums izstādīt pilnīgi visu, kādi soļi ir jāspēr, kas ir jāizdara, lai šo te atļauju dabūtu. Vairumā gadījumu tas saistās ar to, ka ir jāparāda, kur un kā jums notiks pasākums, kā jūs arī organizēsiet drošības pasākumus, kur atradīsies skatītāji, kur pārvietosies mašīnas. Talsu ralliju gan nevar salīdzināt ar dragreisu, jo rallijas ilgst vairākas dienas, ir vairāki ātruma posmi, kā arī plašāka nepieciešamā teritorija. Tomēr drošība ir jāievēro kā lielās, tā arī mazās sacensībās, jo automašīnas tāpat kā jebkura tehnikas vienība var pievilt. Kas pats galvenais, ja šis pasākuma organizātori šādas sacensības nesaskaņo, rīkos savu galvu un notiek kaut kāda traģēdija, Dievs nedod, tad lielākā problēma, ka šie sacensību pasākuma organizatori neapzinās šīs sekas, kādas var būt, jo tajā brīdī iestājās krimināla atbildība. Ja visi procesi ir veikti, visas nepieciešamās darbības, drošības un glābšanas ir veikts pareizi un ir visas rīkošanas atļaujas, tad šī atbildība ir pavisam savādāk. Tā kā ātruma cienītāji netika uz Talsu lidlauku, ap 9:00 viņi pulcējās Ānožos, lai izrādītu savu spēkratu jaudu. Tomēr pasākuma apmeklētāju prieks nebija ilgs. Drīz vien ieradās policija, lai gan pasākums aizvadīts bez negadījumiem, atliek cerēt, ka mūsu puse varēs lepoties ne tikai ar Talsu ralliju, bet arī legālu dragreisu. Paula Nītiga, Sanita Liepņa, Jurģis Ludaks, Talsu televīzija.